Nezinu, kur pagājušais apstājos, bet nu rekur siena ir uzmesta. Tagad ņemos te pielīmēju reģipšu loksni. Izgriezu divas līnijas, kur ir radiatoram iecēlu iekšā, pielīmēju, malas aizieķēju ar ģipsi. Te ielīmēju putoplastu, putas un gatavs palodzē likšanai. Te maliņā izdomāju, ka likšu reģipsi tā, kad apmalītes izgriezu caurumu putās. Re, kur viņš šitā smuki ies iekšā, nokrāsosies silikons un bāns gatavs. Šitā būs. Šitā malas, kad es likšu iekšā, droši vien ar hidroizolāciju apstrādāšu, lai mitrums tur netiek klāt un reģipsim nebojā visu. Cīnamies baigi šobrīd ar palodzēm. Nevaram saprast, ka krāsnu palodzes būs šitādas. Sākumā bija plāns pašā malā redzamajā daļā likt dubultā, bet nu šobrīd nezinām, moška atstās viņu arī šitādu viezumā, šitas ir 28 mm. Nu, gribējās tos 40 mm te priekšā, bet nu, laikam atstāsim šitā tomēr. Nopirku laku, apstrādāju ar antiseptiķu vakardien. Un ar laku ir tā, ka mēs šito laku, ko nopirkām, tā ir grīdas laka, bet nu, tāda īpaši cietā, viņa padara riktīgi dzelteni viņu, dzīvē viņš tā sauc dzeltenāk nekā video. Tā plāns ir apakšu, es apstrādāju ar šito laku, es ielikšu palodzi, ielīmēšu tiripiru un augšu es nolīmēšu ar nopirkām reku kartonu rulli, nolīmēšu kartonu un augšu mēs taisīsim tad, kad mēs būsim nopirkuši laminātu un izdomāsim ietonēt, mēģināsim maksimāli dabūt grīdas krāsā. Šobrīd viņš šitāds, smuka, gaiša riktīgi. Tā viņš viņu uztais tādu dzeltenu, mums īsti līdz galam neapmierina. Tā kā tā, šodien atkal, tikko nolikoju, vso. Tagad jāgaida, šodien vairs neko baigi te neizdarīšu. Šodien uzsūtīsim sifonu un dušai pamatni. Nāksies te zāģēt ārā, bišķi pārtaisīt, jo mēs gribam dušu bez tās apakšējās kārbas. Mēs viņam gribam pielīmēt, lai ir grīdas līmenī. Vēlreiz vakardien pārkrāsoju radiatoram šito augšējo trubu, jo, kad ieliks palodzi, tas netikšu no aizmugurs te klāt. Krāsoju es ar šitādu. Ļoti labu. Izstāsta ļoti smuki. Matēta, smuka, viss pat čotko. Vajag labi. Šito arī pēc tam noņems nokrāsos, lai nespīd ārā kaut kāds sarkans. Tā, palēnām, viss iet ļoti lēnām, bet, galvenais, ka iet uz priekšu. Takšto tā, logu saplēsto mums brauks mainīt nākamnedēļ. Saka, pasūtījām logus, gaidījām 2 mēnešus, atnāca bams, saplēsts. Tā kā tā. Tā, izkast vakardien kaut ko te darbojos, šodien atskrēju nolikot. Droši vien nezinu, ka rītdien atbraukšu, ielikšu to palodzi. Tā, šobrīd ir 15. decembris. Vakardien savedām materiālus. Re, kur visi profili. Brusas apkārt durvīm. Reģipsis, skaida plāksne. Tā 15 loksnes, 1 OSB. Nezinu, cik tur tie profili. Tā iztērēja 480 eiro. Iekšpuses vannas istabē liksim vienā kārtā.
ārpusē 2 kārtās un virtuvē 1. kārtā liksim OSB plāksni. Votā tagad sēžu zīmēju. Kā varētu izstīties tualete, dušas telpa. Ļoti maziņa, bet tā jau mēs viņu palielinājām 15, cik sanāk, kaut kā 15-20 cm uz šito pusi, 5 cm uz šito pusi un 10 cm uz šito pusi. Un tā, lai bišķītiņās kaut cik lādzīgi sajiet visu. No tā lēnām tā konstruktoju zīmē, skatos, kā varētu tas viss izstīties. Tā jau redzēs, cik šodien daudz paspējuši izdarīt. Moška, ja paveiksies, uzlikšu jau kaut kādus profilus, saurupšu saskrūvēšu. No tā. Kas te vēl mainījies? Šitās sienas pašpaktelēju, paslīpēju. Šito sienu. Un tur līdz stūrītim, bet tur apakš vēl nav. No tā, nopirku vienu paku ar vati. Vajadzēs vēl, bet es viņu pats ar mašīnu varu atvest, kas gadījumā vajadzēs vairāk. No tālūk, tā kā redzēs, kā mums tieši viens priekšu. Palēnām, bet galvenais. Šodien saskrūvēju karkasu. Diemžēl pietrūkst viens. Patiesībā iespējams pat 2. No tālūk. Nezināju, kā taisīšu stūri. Beigās uztaisīju tā, ka 2 šitos kopā stūrī. Tad klāt vēl viens, te lai var eģips pieskrūvēt. Vispār šo sienu bija kaseks. Kā pirmoreiz uztaisīju. Uz acis skatoties, man reāli nepatika kaut kas. Un principā beigās es pārbīdīju pa centimetru to sienu, lai centimetrs ārā uz turienu, centimetrs tur, un tad beigās tur arī sanāca 90 grādi. Tā kā bišķi sanāca nočkrēties, bet labāk to izdarīt šī procesā, nekā pēc tam atlikušo dzīvi skatīties un pēc tam nožēlot. Tā. Tagad domāju, kā aiztaisīšu to ciet. Schēma tāda pati kā te, tikai te bija mazliet man vieglāk un savādāk, jo to trubu laidu cauri pilnīgi visai sienai. Kur izņem ārā. Uzreiz baigi pūš. Un tā būs dabīgā ventilācija. Kad te pēdējo reizi par kaut ko filmē rādīja, te pašpaktelēju sienu, te vēl jāiet jāslīpē visas malas. No tālūk. Kur durvis, protams, dēļ iet iekšā. Šitas vēl nav pieskrūvēts. Tāda maziņa vanas istaba, bet kā jau Hruščovkā, neko tu baigi lielu nevar uztaisīt. Vienas labs dzīvoklis 30 kvadrāti. Te veļas mašīnas kapīti, duša, pots, dvieļžāvētājs. Tā mums tīstās. Nozāģēju te malas ģipsim, izdomāju likšu cementa plāksnes, vai kā viņas skaitās iekšā, aišu uz šito visu ciet, un pa virs apakšā ies pots un augšā skapīšu, tā kā to tāpatās neredzēs. Tātad bardeks visu pārnesu uz šito sienu, jo te sākušu paktelēt, un neko redzēt līdz tejienai tiku.